Šajā nedēļā uzņēmums Dekom, kurš veic pasažieru pārvadājumus Rēzeknes pilsētā, rīkoja protesta akciju pret pilsētas domi. 3 dienas līdz 9:00 rītā atceļot 16 reisus. Šādi uzņēmums rīkojas, lai publiski paustu savu protestu par to, ka viņuprāt pašvaldība tam nesot samaksājusi pārvadāšanas kompensācijas pilnā apmērā. Tātad dotācijas par 2008. gadu parāds ir no domes 46 172 lati 12 centīmi. 2009. gadā tie jau ir 135 237,53 centīmi. Tas par šiem periodiem tieši. 2010. gadā tie ir 65 318 lati 5 centīmi. Un par pagājušo pusgadu tie ir jau 93 720 lati 25 centīmi. Šī nebija pirmā uzņēmuma Dekom protesta akcija pret pašvaldību. Vasarā uzņēmums 3 mēnešu garumā uz saviem busiņiem izvietoja pilsētas mēra Aleksandra Bartaševiča portretu ar klāt pievienotu aicinājumu ejiet kājām. Šādu rīcību Rēzeknes pilsētas vadītājs raksturo kā šantāžu. Visi tie pārmetumi no Dekoma puses par it kā domes nepildīšanu, līguma nepildīšanu, viņi nav pamatoti, jo mēs gan kompensācijas maksājam, gan arī apmaksājam visu to naudu, kas paredzēta atlaidēm. Tā ir šantāža, pilsētas domas šantāža un domas priekšsēdētāja šantāža ar nolūku izspiest vairāk naudas savam biznesam. Un, tā ir ļoti negodīga pieeja, un es domāju, ka faktiski man ir kauns par to, ka tādi uzņēmēji strādā pilsētā un ka viņi strādā pēc līguma, kas ir noslēgts ar Rēzeknes pilsētas domu. Jāpiebilst, ka protesta akcija iedzīvotājiem būtiskas neērtības neradīja. Slēgtos 16 reisus pēc domes lūguma izpildīja cits pārvadātājs – uzņēmums Rēzeknes autobusu parks. Braucot ar šī uzņēmuma autobusiem, gan biļetes cena, gan atlaides pensionāriem un skolēniem bija tādas pašas kā Dekom busiņos. Labdien! Cik tad maksā viena biļetīte? 5. Tā mums vajag 2. Kaut arī Dekom pārstāvi noliedz, ka šī protesta akcija būtu saistīta ar pirmsvēlēšanu laiku, Aleksandrs Bartaševičs to raksturo kā antireklāmu pirms Saeimas vēlēšanām. Nesaskaņas ar Rēzeknes pašvaldību un uzņēmumu Dekom izveidojās tad, kad pašvaldības vēlēšanās 2009. gadā pilsētas vadības grožus pārņēma Saskaņas centrs, bet Dekom vadītājs Valdis Stepiņš kandidēja no Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļa saraksta. Arī šobrīd pirms Saeimas vēlēšanām Valdis Stepiņš vietējā laikrakstā publiski atbalsta Šlesera reformu partiju. Viennozīmīgi tā ir priekšvēlēšana akcija. Pierādījumi tam ir pirmam kārtam laiks, kad tas notiek, un otram kārtam, ka tieši izvēlētas tas stundas, kad vislielākais pasažieru skaits. Ja? Tas pat neizdevīgi Dekomam, bet viņi gatavi uz to iet, lai tā rezonanse būtu vislielākā. Ja Bartaševiča kungs vēlās saistīt ar vēlēšanām, viņam būs grūti izskaidrot, kādēļ vēlētājs nevar pārvadāt, protams. Ja? Bet ņemot vērā šīs parāda summas, kuras es nosaucu, ja? Kuras ir sakrājušās, es domāju, no brīža, kad Bartaševiča kungs ir mērs, tātad 2008., 2009., 2010. gads, ja? Es domāju, ka tajā brīdī neviens par vēlēšanām nedomāja. Uzņēmumam Dekom ir izveidojušies nesamaksāti rēķini Ziemeļu naftai par degvielas iegādi. Pašvaldība uzskata, ka parādi radušies, jo uzņēmums dzīvo pāri saviem līdzekļiem. Dekom ir citas domas. Var ekonomēt uz ļoti daudz ko, bet varbūt, lai viņi paskatās, varbūt viņi domē var kaut ko noekonomēt, jo es domāju, ka tur tāpatās, ja paskatītos un pareiķināt, ka viņiem arī šie izdevumi ir varbūt tās nesamērīgi lieli. Pašvaldības un privātu uzņēmuma nesaskaņas jau nonākušas augstākās varas institūciju līmenī, tāpēc par to, kuram taisnība, tagad lems tiesa. Jāpiebilst vien to, ka noslēgtais līgums ar Rēzeknes pašvaldību par pasažieru pārvadāšanu beidzas šā gada nogalē. Līdz tam Dekom sola protesta akcijas turpināt, ja pilsētas dome nesamaksās viņa nosauktās kompensācijas.